Cūkas, šņukurs, desiņas pie štovētiem kāpostiem. Tie ir ēdieni, kurus galdā svētku reizē ceļ katra kārtīga namumāte. Un pareizi dara, jo lai nu kad, bet svētkos latviešiem patīk ievērot tradīcijas. Krīze nebūtu nenozīmē to, ka viss jāsamazina un jāapgriež. Reizēm, lai noturētu esošos pircējus un piesaistītu arvien jaunus, jārīkojas gluži pretēji. Spilgts apliecinājums tam ir populārais pašmāju gaļas pārstrādes uzņēmums Rīgas Miesnieks, kura pirmsākumu meklējam jau 20. gadsimta pirmajā pusē. Tā kā uzņēmuma mārketinga daļas pētījuma apliecināja, ka vietējā tirgū patērētāji iecienījuši gaļas produktus ar izteiktu dūmu aromātu brūna kūpinājuma krāsā, Rīgas Miesnieks ir iegādājies jaunas dūmu kameras un ģenerators un joprojām turpina investēt līdzekļus jaunu iekārtu iegādē, lai spētu piedāvāt pircējiem augstākās kvalitātes produkciju. Nākamajam gadam Rīgas Miesniekam ir ļoti lieli plāni. Mēs noteikti turpināsim attīstīties un varēsim savu tirgus daļu vēl vairāk palielināt, un to mēs darīsim gan piedāvājot jaunus produktus vispopulārākais preču kategorijas, tātad mūsu cīsiņos un varītais desās, grilcīsiņos. Noteikti pārsteigsim mūsu pircējus ar vasaras sortimentu, tad būs gan jauni grilcīsiņi, gan šašliki un vēl viss kaut kas garšīgs. Bet bez tā mēs esam novērojuši, ka pēdējā laika pieaug patērētāju interesi pret citiem produktiem, kuri patreiz nav tik daudz izplatīti mūsu tirgu. Es tagad domāju par maltas gaļas produktiem. Savukārt Rīgas Miesnieks bija pirmais Latvijā, kas uzsāka svētku cepešu ražošanu uz Ziemassvētkiem, un arī tagad uzņēmuma produktu klāstā ir neviens svētkiem īpaši piemērots produkts. Mūsu Ziemassvētku sortimentā šogad piedāvāsim tradicionālas lietas. Pirmais būs cepetis. Tam ir jābūt smaržai Ziemassvētku vakarā. Būs kūpinātā gaļa, pīrādziņiem, būs kūpinātās desiņas, kopā ar skābiem kāpostiem sautētiem, būs putraimu desiņas ar brūkliņu ievārījumu un, protams, būs jubilejas dūmdesa un svētku servelāde ar sieru. Ziemassvētkos īpaši jāizceļ uzņēmuma ražotās Mārtiņa desiņas, kā produkts ar tradīcijām. Tās ir ne tikai gardas, daudzu atzītas un novērtētas, bet arī nes īpašu misiju. 2 centīmi no katra pārdotā kilograma tiek ziedoti Mārtiņu fondam, kas palīdz atvesļoties slimajiem bērniem. Taču gan svētkos, gan ikdienā nemainīgi populāras ir un paliek mednieku desiņas. Šoreiz palūkosim, kā tās top. Ar ko tad atšķiras Rīgas Miesnieka ražotās desiņas no citu uzņēmumu ražotajām? Kā uzsver uzņēmumu pārstāvji, Rīgas Miesnieks savas mednieku desiņas ražo tikai no augstvērtīgām izejvielām – cūkgaļas, lielopu gaļas un speķa. Izeivielas vispirms tiek samaltas un sasvērtas, bet tad nonāk gaļas kuterī jeb maisītājā, kur tām tiek pievienotas dažādas garšvielas – pipari, koriandrs un ķiploki. No maisītāja apgriezieniem un kuterēšanas ilguma ir atkarīga gala produkta konsistence. Pēc maisīšanas, kas ilgst aptuveni 15 minūtes, gaļas masa tiek pildīta apvalciņos. Rīgas Miesnieks mednieku desiņas pilda apvalkos, kas produktam piešķir smalku un unikālu izskatu. Pēc sapildīšanas apvalkos mednieku desiņas nonāk kūpināšanas krāsnīs. Šeit tās tiek vairāk kārt žāvētas, kūpinātas un vārītas. Jāpiebilst, ka krāsnīs tiek izmantots dabīgais materiāls – dižskābārža skaidas, kas piešķir produktam patīkamu dūmu aromātu. Pēc tam desiņas tiek atdzesētas un iepakotas realizācijai. Starp citu, ja gribat, lai desiņas ir patiesi gardas, tās mājās nevajadzētu cept ilgāk kā minūti, jo faktiski tās jau ir gatavas lietošanai, tikai jāuzsilda. Viens no Rīgas Miesnieka jaunākajiem produktiem ir servelāde ar sieru. Tajā bez jau ierastās cūkgaļas un lielopu gaļas tiek izmantots arī augstvērtīgs Holandes siers, kas tiek iepirkts tepat Latvijā uzņēmumā Smiltenes piens. Uzņēmums lepojas, ka nākamgad varēs atbalstīt vienu no mūsu olimpiskajām cerībām 2010. gada Vankūveras olimpiskajās spēlēs – Jāņa Miņina bobsleja komandu. Mums ir arī ļoti liels prieks šajos Ziemassvētkos, ka cilvēkiem ir noskaņojums sacerēt daudz jautrus un interesantus pantus. Un, ja vēl tas ir viss kopā ar mūsu produkcijas baudīšanu, tad mēs tiešām esam par to gandarīti. Un tāpēc mēs aicinām visus ienākt, aplūkot mūsu mājaslapu Miesnieka, un tur jūs atradīsiet interesantu konkursu par Ziemassvētku un svētku novēlējumiem, tostiem, apsveikumiem, dzejoļiem. Tā kā aicinām piedalīties un
labākie autori noteikti saņems daudz garšīgas balvas.